Es esmu stipra, es varu visu pati, man nevajag nekādas attiecības, man viss sanāk, man viss ir kolosāli. Cik ilgi tu sev melosi? Cik ilgi tu melosi sev un citiem? Tu tiešām esi laimīga viena. Tad, kad cilvēks ir radīts attiecībām, tad, kad cilvēks vispār var attīstīties un augt, pateicoties attiecībām, miedarbojoties ar otru cilvēku, miedarbojoties ar pārējiem kolēģiem, vienalga kaut kur uz šīs pasaules. Cilvēkam ir ļoti nepieciešams attiecības, cilvēks grib būt attiecībās. Vai tu gadījumā nevēlies paskatīties uz iemesliem, kāpēc tev nesanāk? Kāpēc tu joprojām esi viena? Vai tu tiešām nevēlies paskatīties, ka tevī ir šī vaina, ka tevī ir šī kļūda, šis errors? To visu var mainīt. Kāpēc tu sēdi un cieti? Kāpēc tu gaidi, kad notiks kaut kāda brīnuma? Nāc pie manis uz terapiju, es tev parādīšu, kur ir tava lielākā problēma. Un to izmainot, tu būsi attiecībās un vēl pie tam ļoti ātri. Kaut kur ir noticis erors, kaut kur ir notikusi kļūdiņa, kad tu esi pieņēmusi šo lēmumu pati. Un tādējādi paziņojot visumam, es esmu stipra, es varu visu, es karoks rokā un skrienu uz priekšu. Nu, ja tu visumam saki, ka tu esi stipra un vari visu, kāpēc tev vajag vīru? Kāpēc tev vajag draugu? To var mainīt. Neesi šajās ciešanās un neesi vientuļa. To visu var mainīt un tu vari labot šo visu.